Ir pienākusi kāzu sezona, un pastāstīšu nedaudz, kādi periodi ir labvēlīgi aktīvajā kāzu laikā no maija līdz septembrim, un no kādiem periodiem jāizvairās. Svarīgākais, kas jāņem vērā astroloģiski, ir retrogrādi, un it īpaši Venēras, Marsa, kā arī Merkura un Jupitera retrogrāds. Šogad par laimi Venēra un Mārs vairs nebūs atpakaļgaitas kustībā, tā kā tas ir pozitīvi. Bet Merkurs būs retrogrāds no šī gada 18. jūlija līdz 11. augustam. Piefiksējiet šos datumus, jo šajā periodā labāk neplānot neko nozīmīgu. Ja jums ir ieplānots jau kāds šajā laikā, nekas briesmīgs, bet jārēķinās, kā varētu būt kaut kādas tehniskas problēmas, pārpratumi, miskomunikācija, kļūdas papīros, jo Merkurs atbild par saziņu, par dokumentiem, par tehnikas darbību un transportu. Retrogrādā šovasar būs arī citas planētas, bet tās ietekmē vairāk globālus procesus, un par tām var tik ļoti nesatraukties. Otrakārt, kas jāņem vērā, pārbaudiet, kurā laikā izvēlētajā datumā ir čika laiks, jeb mēnesis tukšgaitā, kas skaitās nelabvēlīgs periods. To var viegli pārbaudīt internetā, piemēram, ierakstot Google searchā, kad ir čika laiks. Treškārt, labvēlīgāk ir precēties augošā mēnesī, tātad periodā līdz pilnmēnesim. Un pēdējais septembrī būs aptumsuma periods no 7. līdz 21. septembrim, kad labāk arī neplānot svarīgus dzīves notikumus. Un, ja viss šitais likās pārāk sarežģīti, droši var sazināties ar mani un pieteikties konsultācijai. Es palīdzēšu atrast piemērotāko laiku pēc jūsu abu dzimšanas datumiem. Varēsim nočekot datumu pēc 3 pozīcijām - gan astroloģiju, gan numeroloģiju un tāro. Numeroloģiski mēs paskatīsimies jūsu abu dzīves ceļa skaitli un kuri datumi līdz ar to vislabāk atbildīs laimīgas laulības noslēgšanai. Un beigās, ja būs vairāki varianti, tad mēs ņemsim palīgā tāro, lai saprastu, kurš no vairākiem labvēlīgajiem variantiem būs ideālais jūsu savienībai. Protams, pozitīvs līguma noslēgšanas laiks negarantēs laimīgu laulību līdz mūža beigām. Tāpat jau nevarēs atslābt un būs jāstrādā, jāiet uz kompromisiem, jāmācās pieņemšana, bet palīdzība no zvaigznēm un augstākajiem spēkiem nevar būt lieka, vai ne?